Acu ārsts pēc 50, 60 apmēram gadu vecuma ir jāapmeklē obligāti vienu reizi gadā, jo ļoti daudzas acu slimības cilvēks nevar just, kad tā progresē un attīstās. Tā, piemēram, ir glaukoma, kad paaugstinās acu spiediens un cilvēks to nejūt un acs vienkārši adaptējās šitiem augstiem acu spiedienam. Un tad, kad jau ir progresējuša šī redzesnervu atrofija, un ir progresējošs redzeslauka zudums, tad jau ir par vēlu kaut ko daudz līdzēt. Ja? Kā arī katarakta. Ja progresē katarakta, tad cilvēks adaptējās pie pakāpeniskas šīs miglēnās redzes attīstības, jo tas var nenotiek tādā vienā sekundē un vienā minūtē. Un tāpēc būtu labi nākt vienreiz gadā, ka mēs varam kontrolēt gan acu spiedienu, gan lēcas apduļķojumu pakāpi, gan tīklenes problēmas, kas arī pēc 50, 60 gadiem var sākt attīstīties. Un mēs varētu uzsākt ļoti laicīgu ārstēšanu. Vēl var attīstīties tīklenes distrofijas, tieši tīklenes centra distrofijas, kuras var būt gan sausās formas, gan mitrās formas. Sauso formu mēs šobrīd nav mums tāda diža ārstēšana, tikai ar tādiem vitamīniem, bet ja ir mitrās formas, kad jau ir ļoti ietekmēts redzes asums, tieši centrālās redzes asums, tad mēs varam pielietot intravitriālās injekcijas. Mēs ievedam actiņā zāles, kas tātad apstādina šīs slimības progresiju un mēģinam uzlabot redzi ar šīm intravitriālām injekcijām.